Karalis būs miris, dzīvos jaunais karalis. Bet vai tā dominants, kāda šo zonu bija, tā bija paredzama vai tomēr neliels pārsteigums, ka McLarens tomēr tik daudz atpalika no viņa arī Ferrari un pa Mercedes vispār nerunājot? Motoru sportā neliekšos, es neko nevaru prognozēt. Ir varbūt cilvēki, tā skaitā iespējams Latvijā, kas var kaut ko prognozēt, tik cik man ir jāsako līdzi, tad es teiktu, ka šobrīd neprognozē neviens par nākamo sezonu, bet precīzi uz tavu jautājumu es noteikti neprognozēju. Ka Vetels varētu būt ātrs, ka Vetels varētu būt divkārtējais, iespējams jā, šādos apstākļos, šādā veidā tādu pārsvaru es neprognozēju. Pieskāries Adrianam Ņūlijam, šim, jāsaka, ģeniālajam F1 konstruktoram, līgums līdz 2015. gadam. Laikam jā. Vai tas ir kā garants Red Bull, ka līdz 2015. gadam ar tādu finanšu plūsmu, kāda ir ar tādiem pilotiem, visu komandu viņi trokšņos F1 un Vetels turpinās krāt, kaudzē savus titulus, vai tas ir tas pats, ko mēs teicām, to nevar prognozēt? Paldies pirmajai formulai, paldies dabai, nē. 92. gadā Ņūja pirmais konstruktoru kauss un čempionu tituls ar Manselu, ir sekojoša sezona ar Alainu Prostu, 2 čempionu sezonas. Nelaimīgais 94. gads, nākamā sezona, kur Williams komandai ar Ayrtonu Sennu likās ir vismaz atkārtojās iepriekšējās 2 sezonas, kad neviens neapdraudēja Manselu un Prosta titulus un cīņu par tiem. Un pirmajās 2 sacensībās uzvar Mihails Šumahers, saslīdēja savās mājās Brazīlijā Ayrtons Senna, vēl kaut kas īsti neaizgāja Williamsam. Grūti pateikt, ja nebūtu 94. gada 1. maija un Senna turpinātu braukt, kas notiktu. Bet Šumahers bija priekšā, tajā pašā reizē 1. maijā San Marino Imolā Senna bija pirmais, Šumahers turpat aizmugurē. Ar tas, var mainīties pirmajā formulā, nav garantēta. Te jāatcerās arī, kad ienāca Brauns ar savu komandu arī, neviens jau negaidīja, ka būs tāds pārsvars un beigās batona čempionu tituls, tomēr toreiz bija bišķi cits stāsts, tā difuzora sāga, bēdīgi slavenā. Attiecībā uz nākamo sezonu var gadīties, ka kāds atkal atrod tāds kā spraugas neliels likumos un pilnīgi nezinu kurienes. Vai tur ir atkal Ross Braun kā ģeniāla konstruktora prasme? Viņš jau tagad mazāk konstruktors, tiešām vairāk komandas vadītājs, bet arī es nepretotos tam, ka iespējams ģeniāls. Tur vairāk bija tas, kas spraugas ir meklējuši vienmēr. Es domāju, ka pirmajā formulā meklēs vienmēr vismaz pie tā ļoti grib palikt un pie tā cīnās Ferrari ar savu prezidentu priekšgalā šobrīd. Tur jau pat vairāk nevis spraugas, bankrotējusi, jeb savu darbību beigusi Hondas komanda, ieliek, ja nekļūdos janvārī, tur Mercedes motoru iekšā, un tad visiem aizbrauc pa priekšu. Batons vēl 2008. gadā knapi kādus punktus izcīna, relatīvi knapi, lai kāds nepiesietos. Un tad aizbrauc pa visiem pa priekšu. Tas bija lielākais pārsteigums. Tas, ka meklē un atrod, tas būs skaidrs, bet tas, ka līdz šim Ņūjs ir labāk sameklējis pa Braunu, tas ir nenoliedzami. Arī, vācu žurnālisti vai itāļu vai franču vai, manas pēc krievu, bet tās 90. gadu beigas, 2000. gada sākums viņam bija Ņūjī pret Šumī. Ja tur viņš tas kā Ņūjs kolekcionēja tos titulus ar Williams, ar McLaren un tagad ar Red Bull, tur viņi bija viens pret otru ar visiem Hakineniem un bez uzskaitītiem čempioniem arī ar Damonu Hillu. Bet viņš ir labāk atrads spraugu. Vai tas izdosies tagad Mercedes komandai, grūti pateikt. Tie pagaidām ir 4. pretendenti. Ja priekšroka ir Red Bull, McLaren, Ferrari, tad atkal dod dabu, lai Mercedes iejauktos strīdā ar viņiem. Jā, bet kad Mihails Šumahers atgriezās tieši Mercedes komandā, kas, skatoties uz viņu veiksmīgo karjeru, Ferrari bija tā mazliet negaidīta, jo, protams, Ross Brauns, tas jau ir atkal cits stāsts.
tika gaidīti tituli, ka tiks turpināt ja bija batona dominants, tad nākamajā sezonā varētu Mercedes, ja ne iegūt, tad vismaz nopietni iejaukties, bet tagad šīs 2 sezonas, gan Šumahers, arī komandas biedrs Rosbergs, nav pat bijuši tuvumā uzvarām. Ar ko tas varētu būt skaidrojums? Jāatzīstās, ka tās tehniskās nianses, es nepretendēju uz to, ka es varētu pateikt absolūtu patiesību. Te ir jānorāda, vispirms es norādītu uz Marku Vēberu, Fetelu un pēdējām 2 sezonām. Tur Vēbers ir priekšā komandas biedram, pirms pēdējā posmā pagājušā sezonā Abu Dhabi. Likās, ja ne Alonso, tad Vēbers, un tad gan arī jāskatās, kas ir jāizdara Fetelam, nerunājot par Hamiltonu, 4 pilotu teorētiski. Pienāk šī sezona, mazliet jauni tehniskie noteikumi, pats galvenais. Tikai jaunas Pirelli riepas un pļurktaniņi. Pirmā uzvara pēdējā posmā, un arī būsim godīgi pateicoties tam, ka Fetelam ir problēmas ar ātrumkārbu. Līdz ar to, kas tieši, kāpēc pirmkārtām abi Rosbergs un Šumahers necīnās par uzvarām, tas ir viens jautājums. Kāpēc Rosbergs ir ātrāks? Tur ir tādas nianses. Mums šī gada posma Beļģijā priekšējo riteņu leņķis, lai nediltu, nekarstu, nesadalītos riepas Red Bull un arī abām pārējām līderu komandām. Tur ir tūkstošdaļas, tur ir miligrami, tur ir leņķa daļas, 10 daļas par cik ko un kā var pagriezt. Nav man to atbilžu. Bet noteikti es teiktu, ka tas, ko izdarīja uz to brīdi 2-kārtējais pasaules čempions Nikijs Lauda 84. gadā, kad izcīnīja savu 3. titulu, tas ir drīzāk izņēmums. Es nedomāju, ka Šumahers gaidīja nenormālu savu 8. vai 9. titulu. Tas nav tik vienkārši. Bet tomēr Rosbergs viņam ir priekšā bijis abas sezonas pārliecinoši, vai šeit mēs nevaram runāt jau kā profesionālajā sportā, kāds nenoliedzami ir autosports, vai kā tad daži taksisti varbūt arī vīpsnās par šo te 42 gadu. Varbūt arī tas liek sev manīt. Tomēr pensijas vecums. Tas ir vienkāršākais. Samērīt, izmērīt noteiktu vecumu. Es domāju, ka testos ir iespējams diezgan precīzi noteikt to reakcijas laiku vai reakcijas ātrumu. Bet tad atkal ņemam Ferrari komandā 2007. un 2008. gadu. Tur ar Raikkonenu un Masu nebija tādas milzīgas starpības. Es uzskatu, ka 2007. gads ir viens no interesantākajiem pirmajā formulā. Tur faktiski Masa īsti par titulu necīnījās, un Raikkonenam 2 posmus pirms beigām pēc vecās punktu sistēmas, 10 punkti par uzvaru, 17 punkti mazāk. Un Raikkonens kļūst par čempionu. 2008. gads Raikkonens necīnās par uzvaru. Un Felipe Masam pietrūks 400 metru, lai cīnītos par uzvaru. Kā mums ir jautājuši un ir bijis jāatbild, vai Masa ir netik ātrs braucējs? Iespējams. Bet viņš bija šitik tuvu, lai kļūtu par pasaules čempionu. Nekļuva, viss kārtībā. Tur Masa par Raikkonenu ievērojami labāks 8. gadā. Ja Mercedesam ir ātra formula, es neliktu uz to, ka Rosbergs arī nākamajā gadā ir ātrāks par Šumacheru. Jā, tā arī ir tā lieta, ka visi jau viņi pēc būtības, arī tie, kas brauc vājākās komandās, tā starpības starp viņiem kā pilotiem nav tik liela, tāpēc jau viņi tur ir. Bet kaut kāds nianses salasās, kaut kur pārdurt riepu, kaut kur komanda bišķi ir, nolaid uz gurķi un tieši pitstopos, labi, tagad ir pamainījusies tā sistēma, ka pitstop tik daudz ko neizšķir. Iespējams, arī tur var meklēt. Bet par Šumacheru nākotni, cik viņš ilgi varētu vēl braukt? Pats viņš laikam taisās arī nākamā sezona. Nākamā sezona ir līgums. Kur tālāk? Viņam, viņš laikam tomēr grib aiziet ar titulu. Viņam tā vieta 7, 8, priekš viņa nav vieta, lai viņš aiziet. Visticamāk godkāri, ko viņš grib apmierināt. Kamēr viņš to neizdarīs, viņš vēl brauks. Es tomēr, bet arī man nav absolūtas vai absolūti precīzas atbildes, bet tas, kas ir neapgāžami. Acīm redzot, viņam negribējās, ko viņš arī paziņoja, kļūt par komandas vadītāju.
diriģēt citus, būt par administratoru negribējās. Ar moci bija vieglāk nokrist un sadauzīt diezgan nopietni plecus, kaklus, pastiet un tā tālāk arī bīstami. Sēdēt Vācijas, Ženēvas vai Šveices vai Francijas bankās, skaitīt miljonus vai 10 miljonus, vai viņam tāpat kā Taigeram Vudam netuvojās miljardam, arī negribējās. Un, acīm redzot, bērns uz skolu arī netik ļoti gribējās. Futbolā arī vairs neiet, kā gāja kādreiz. Un futbolā, protams, līdz ar to pilnīgi noteikti, un tas ir neapgāžami, tā kā es blakus istabā nesēdēju un telefonu nenoklausījos, šī ir nodarbošanās, ar ko viņam patīk nodarboties. Un līdz ar to viņš atgriezās pie viņa kopējās tās ienākuma bilances, pie, nosauksim, netik nozīmīgām naudām. Viņš atkal nodarbojas ar to, kas viņam patīk. Ielīst iekšā un tagad pateikt, ka vai pēc 8. vai 9. titula, vai pēc goda piedestāla, vai pēc vienas uzvaras, grūti pateikt. Katrā ziņā viņš nodarbojas ar to, ar ko viņam patīk nodarboties. Iespējams vēl viens aspekts, kas bija, kad Mika Hakinens beidz karjeru, tas ir, kas piemeklē daudzus autosportistus un sportistus vispār, tas ir alkohols. Un es nezinu, vai tas attiec uz Schumacheru, bet viņiem ir ļoti grūti pēc karjeras beigām atrast sev ārpus sacīkstiem. Iespējams, arī viņš ar šo problēmu saskārās, kāpēc mēs viņu redzam trasē. Bet pieskāries sarunas sākumā Williams komandai, tiešām ļoti žēlīga sezona viņiem. Ko vispār var pateikt šajā sakarā? Kas bija, viņi īstenībā pakāpeniski uz to gāja, tā lejupslīde jau sākās, kad BMW aizgāja no viņiem, un liekas, tagad viņi sasnieguši, ja ne pašu dibenu. Var teikt. Varbūt plūstošās smilts, un zem plūstošajām smiltīm ir dubult dibens ar veco Lotus, HRT un Virgin vai Marussia, bet dibens ir sasniegts. Tur atkal es pastos, vienalga, tur nevajag nekādas superzināšanas. Tad es saku, ka Ferrari un McLaren ir izņēmums. Nav to divu komandu, kas šobrīd ir ar panākumiem. Tā ir viena lieta. Un Ferrari 79. gads un 2000. gads bez uzvarām. Ņemot komandā Nigelus Mancelus, Alēnus Prostus, nav daudz ko vairāk paņemt. Labi, Senna nebrauca un vēl kāds varbūt nebrauc. Bet brauc tātad jau uzskaitītie, nerunājot pat nākamajiem, vai Gerhards Bergers vai Michele Alboreto, un nav titulu. Un tad vajadzēja ņemt Ferrari komandai Lukam de Montezuma, kam aiz muguras ir pasaules čempionāta futbolā organizēšana un tā tālāk un tā projām. Arī, nevar precīzi pateikt, bet ja ne tiešām aicināja, tad tuvu tam Itālijas premjerministrs, es gan nezinu, vai tas labi vai slikti, vai tas ir tāds godpilns amats šobrīd Eiropā. Tad nekā, un tad visbeidzot bija jāņem uz 97. gadu jau gan no Benetton konstruktors Rorijs Bērns, bija jāņem Ross Brauns, bija jāieliek ar ļoti labu Peugeot pieredzi rallijā Žans Tots, tad bija jāņem Mihails Schumachers, tad bija jāpaiet gan 99. gadam ar Schumacheru lausto kāju Silverstonā, tad 98. gadā neko Hakinenam nevarēja izdarīt, un tad, ja 2000. gadā Hakinenam Indianapolisā, Amerikā vēl nesadegtu Mercedes dzinējs, arī vēl mēs nezinām, kas īsti būtu 2000. gadā. Tas bija Mihailam ļoti labi, ka sadegtas Mercedes dzinējs. Tur ir tik daudz jāsaliek kopā, lai būtu tai virsotnē. Tā kā, normāls process, tas, kas ir no 70. 80. gadi, kas ir bijuši, kas ir aizgājuši, vai tie ir Brabhams 80. gadu sākumā, Piquet 2 tituli, un tas, kur ir un kad nav Renault ar Prost 83. gadā atkal tik daudz, lai neizcīnītu jau tad savu pirmo titulu, nāk un aiziet. Jā, bet vai nevarētu teikt, ka Williams, viņiem bija 2000. līdz 2003. gads, kad Juans Pablo Montoya, Ralfs Schumachers, tobrīd viņiem mašīnas pēc dzinēja jaudas bija visstiprākās, un kad viņi, tā uzskatīja, apgriezienu motori visaugstākie, un tad, kad viņi neizcīnīja nevienu titulu, varbūt jau tobrīd jau tika pazaudēts, jau tās cerības netika attaisnots,
tālākais viss BMW aiziešana, un tas, līdz kam mēs esam nonākuši tagad, tas ir pakāpeniski krājies.